Aiziegoram Kaglio šeit vēl viena laba epizode un vēl viena vārtība 5-1. RFS Futsal dominē šajā spēlē. Uzvar savu sīvāko, es atvainojos, nevis uzvar, bet iesit 5. vārdus pret savu ciešāko pretinieku šajā sezonā. 5-1 rezultāts. Wow, wow, wow. Pēc vakardienas treneris noteikti bija dusmīgs uz komandu par to, kā viņi nospēlēja, bet šajā dienā, es domāju, treneris ir jāteic, ka drusku agresīvāk, pagaidām pilnīgi normas robežās. Šī spēle, kas par vārtiem RFS, Andrejs Baklanovs. Nebūtu nevienkāršā epizode, izlīdzina rezultātu. Un principā vārti no nekā. Tikko bija Arķimam Kozlovskim moments pretinieku laukumus, ir labi moments, varbūt pārspīlēt, teikt, tika pie sitiem iespējas, bet uzreiz zibenīgs pretbrukums un tāda pusgaisiņa. Andrejs Baklanovs pielabo Kikivo Paraki piespēli. Pat tā ceļgols šeit iesita Andrejs Baklanovs. Nevis tā tēmēta pēdas, nu jā, ar ceļgolu. Pat tēmēta jā, bet ne ar pēdu, bet ar ceļgolu. Andrejs Baklanovs tēmēta. Un 5. vārtus RFS Futsal sastāvā guva numur 18 Andrejs Baklanovs. Septītos vārtus RFS Futsal sastāvā guva numur 18 Andrejs Baklanovs. Viens no pamatspēlētājiem jau RFS Futsal komandai. Šeit skaisti un labi apspēlēja Marko Kurraja. Un tikko minēja par Andreju Baklanovu to, ka viņš ir jauns, spēcīgs, labs spēlētājs. Nepavisam, teiksim, tā nav pieredzējis, bet ir izskatās, ka pieredzējis.
Kas RFS futsāla komanda pret Rīga FC komandu ir pavisam interesants spēles šeit. Vārti, dāmas un kungi, likās, ka tur bumba uz līnijas paliek, taču tiek gūti vārti un vārds pavisam noteikti ieskaitīs numuru 18 Andrejam Baklānovam, tieši viņš gūst vārtus. Tieši tā dietnes rāda, ka Andrejs Baklānovs ir izcēlies ar vārtiem, jo tur gan Draganam Tomičam.